Saulīte šorīt vēl atgādina par aizijošo vasaru, bet skolas bērniem un vecākiem prātā jau citas domas. Kāds vēl steidz atrast īsto skolas somu, bet citi jau izvēlas krāšņāko ziedu pušķi. Dārzā gladielas nezied vēl, un vēl nav astrīts ar šogad nav. Tā kā rozītes nesīsim. Ziedu tirgotājs gan stāsta, ka pieprasījums šogad krietni pārsniedz piedāvājumu, tāpēc izvēles iespējas nav visai lielas. Skaistākie ziedi izpirkti jau 7 no rīta. Ļoti grūti. Viss ir no lietus sabojājies. Kas vispār vēl zied no tām pirmām? Kāda gladiola, kāda asterīte. Vairāk jau nekas īpašs nav. Tas šogad būs tāds trūcīgs tam skolotājiem. Trūcīgs būs, jā. Uzrunātie vecāki teica, ka lielākoties skolai nepieciešamās lietas sagādātas, tāpēc tagad var izbaudīt svētku noskaņu. Vienmēr ar ļoti jaukām, foršām, laiks labs, brīvlaiks ir bijis garš, pavadīts, bērns ir noilgojies pats arī iet uz skolu, tā kā pozitīvi. Svētku noskaņojumā sastopam arī Zemgales vidusskolas pedagogus. Skola jaunajam cēlienam gatava un atliek gaidīt, kad atskanēs bērnu čalis. Šī skolā ir 29 septembri un kopēji man 31. Pašam neticās, ka tā ir, bet tā tas ir. Vai ir starpība sagaidīt 1. septembri pirmo reizi vai 31. reizi? Jā, un arī nē, tā skolas, tas ir mums tāds, tā kā mums jaunais gads, tie ir svētki. Jauns cēliens šodien sāks arī Zanei, kur tikai pavasarī absolvēja Zemgales vidusskolu. Tā ir jauna dzīve, jauna vieta. Tas ir jauns posms manā dzīvē, jo studenta dzīve ir pilnīgi kaut kas jauns, man liekas, salīdzinot ar vidusskolnieku dzīvi. Ko tad vēl šodien darīja vecajā skolā? Atbraucu atvadīties no mammas, no skolotājas. Un tā apstījos jauno izremontēto skolu, jo nebiju redzējusi pirms tam un jūtos ļoti gandarīta. Tukuma novadā rīt mācības uzsāks apmēram 4000 skolēnu.